Iemesls visām pasaules katastrofām, kariem, revolūcijām, nelaimēm ir cilvēku bezdievība. Agrākais laikos bija svētdienas skolās pasniedz Dievu vārdu, un cilvēki zināja par to un mācījās. Un tas arī iespaidoja uz viņa attieksmi. Bet tad, kad atnāca ateisms, evolucionisms, skolās kā pasniedz, kā cilvēki ir cēlušies no dzīvniekiem, un cilvēki arī paliek un dzīvo tā kā dzīvnieki. Ja cilvēkam visu laiku iestāst, ka viņš ir lops, tad viņš arī dzīvo kā lops. Dzīvnieks drīkst nogalināt, drīkst šaut nost, drīkst darīt ar ko gribi, jo viņiem nekas nav, viņi ir tikai dzīvnieki. Nu, tā ir bezdievība. Tā ir bezdievība, kas notiek, jo tas ir sekas. Sekas ir visas tās katastrofas, bet iemesls visam ir bezdievība.